Šodien ir 22. maijs, ir mana dzimšanas diena. Šobrīd ir 8:33 un šodien plānojas ļoti interesanta diena, bet no sākuma pāris lietiņas, no sākuma darbiņš un tad jau teikamies. No sākuma arī brokastis, protams. Čins! Pusdienas un varēsim doties ceļā. Ņem pētkurķīt. Kā arī olīvas. Ierakstu komentārā, tā kā šo olīvas. Dzird ir baigais vējš, es ierunāšu pa virsu. Bet pirms kādu brīžu esmu izgājusi no mājām. Starta lokācija Purvciemas Braslas iela. Šobrīd esmu atvērusi jauno Summer Edition Red Bull. Būs arī taste tests. Pēdējās 20 dienas atkal biju uz vienu no saviem izaicinājumiem, kurā viens no tiem bija nedzert enerģijas dzērienus. Un es gaidīju tik ļoti savu dzimšanas dienu, speciāli noliku izaicinājumu līdz dzimšanas dienai dzert enerģijas dzērienu šodien. Tad Red Bull Summer Edition taste tests. Es teiktu, ka ir garšīgs, bet es neteiktu, ka ir kaut kas tāds baigi wow. Ir ok. Ir ok, tas ir viss, ko es varu pateikt reāli. Laikam arī īstais brīdis beidzot pateikt, ko mēs šodien darām. Tik ļoti sahaipoju sev un citiem cilvēkiem, ko es plānoju savā dzimšanas dienā un vispārējo. Ideja ir tāda, ka man šodien paliek 21 gads. Mati, cik garšīgi. Man šodien paliek 21 gads, jau palika burtiski pirms minūtēm 40. Un izdomāju noiet 21 kilometru. Jā, iespējīgāk būtu noskriet, bet es vēl neesmu nekāds baigais skrējējs. Skriešanas dzīvē, skriešanas vispār savienībā, apvienībā, kā to nosaukt, nezinu. Esmu tikai nedaudz iekāpusi pēdējā laikā, un tas būtu vienkārši nenormāli no sevis mēģināt izspiest 21 km skrienot. Tāpēc es domāju, ka es noiešu, jo ar velosipēdu nobraukt 21 km priekš manīm nav nekas. Tāpēc tāds zelta vidusceļš bija noiet. Sāku Purvciemā, un tad jau redzēs, kā man ies. Domāju atskaitīties katru kilometru, iekomentēt kādas savas domas vai sajūtas vai kaut ko redzētu apkārt un kaut kā tā. Pagaidām plāns ir iet no Purvciema centra virzienā un tālāk virzienā uz Jūrmalu. Tur ir gājēju veloceļš. Īsti neesmu izmērījusi, līdz kurieniem man tas 21 km ir, bet esmu ieslēgusi pulksteni savējo Apple Watch ar funkciju, kas eju tā kā pastaigā. Un tad jau redzēs, cik tālu mūs aizvedīs
21 km manā 21. dzimšanas dienā. Seko līdzi. Es arī nevienam neesmu pateikusi, ko es šodien daru. Visi man prasa, kā savu plānu dzimšanas dienai. Bet tā kā lielākā daļa cilvēki, kuriem es gribētu pavadīt šo dienu, strādā un ir aizņemti citās ikdienas gaitās, nācās pavadīt šo dienu vienai. Un es domāju, ka tas nenāks man par sliktu. Šis varētu būt rītīgi foršs izaicinājums, ar ko pēc tam dalīties, lepoties un tā tālāk. Tā kā neviens īstenībā nezina, uz kurienes dodos. Es vienkārši teicu, ka pavadīšu dienu ar sevi. Tā kā būs interesanti arī redzēt cilvēku reakcijas. Ja, vai kā labāk teikt, kad es pabeigšu šo savu gājienu, būs ļoti interesanti pastīties, ko cilvēki par to domā. Man jau liekas, ka diezgan interesanti. Pirmais kilometrs galā, lokācija Deglau tilts. Kā jūs redzat, es vispār nezinu, vai jūs man dzirdat, jo ir šausmīgi skaļi. Lokācija Deglau tilts pagaidām sajūtas pārējā ļoti karsti. Un, I'm still pretty excited. Kā latviski ir excited? Sajūsmā par šo visu, kas notiek. Pagaidām vēl ir tāds prieks, jo redzēs, kas būs pēc 5, 10, 15 vai 20 kilometriem. To redzēs. Pabeigts. Īstenībā tik jocīgi iet pie ielas vai filmēt. Bišķi jocīgi izskatās, bet otrais kilometrs pabeigts. Ir bišķi karstā ārā, bet atturinātāt. Tas ir diezgan ok. Tad jau redzēs, kā būs tālāk. 2 kilometrus stāv. Gandrīz ieskrēju stabā. 2 kilometrus nogāju bez austiņām. Saprotu, ka bišķi tomēr ir par skaļu. Rīgas centrā un ieslēdzu kaut kādus podkastus, video, ko paklausīšos arī mūziku kādā brīdī. Man nav jāklausās tik daudz mašīnu trokšņu, kas notiek apkārt Rīgā. 3. kilometrs, un tā kā tāda īsti stingri un cieta plāna nav. Cenšos izvēlēties ielas vai ielas puses, kurās ir mazāk saules, jo ir diezgan karsti. Jā, es tā kā sasmērējos ar krēmu un vispārējais, bet negribu galīgi nodegt. Tāpēc cenšos izvairīties no saules šobrīd. Kā arī nevaru sagaidīt, ka būšu ārpus Rīgas. Tas noteikti nenotiks nekur tuvākajā laikā vispār, pat tuvu nē, bet ir pārāk skaļš un pārāk skaļš un pārāk smirdīgs un pārāk karsts. Nav patīkami. Pabrauc garām vienu brīdi trolejbus ar savu karsto gaisu un smagā mašīna. Nebija patīkami. Es gribu nedaudz vairāk pie dabas iziet. Cerams, ka man tas sanāks šodien. Tikko ieskrēju Foxy Bake Shopā. Ja jūs nezināt, kas ir Foxy Bake Shop, jums ir jāaiziet uz turieni, kaut gan es ļoti šaubos, ka kāds var nezināt, kas tas ir. Bet, ja jūs nezināt, noteikti aiziet, tur ir ļoti daudz vegānisks un dažas arī nevegānisks bulciņas, dažādi konditories izstrādājumi vienkārši. Esmu gandrīz Vecrīgā. Īsti nav komentāru šobrīd, izņemot to, ka ir karsti. Es domāju, es to atkārtošu kādu laiciņu, kamēr neieiešu kaut kur vēsākā vietā, jo ir diezgan silts ārā. Un botās klāja karsti staigāt, bet, cerams, tas pāries un būs ok.
garām, bet nekas uz kārtībā. Esmu uz Akmens tilta šobrīd. Šausmīgs karš, šausmīgi pūš vējš, napus, rāpais. Kaut kā tā šobrīd. Patīkam tas, ka ir ūdens blakām un vējš pūš un atvēsināšu. Nav tik karsts kā bija. Tā kā izbaudu šo mirkli, kamēr vēl labi. Kilometrs un ūdens pauzīte. Beigot. Atpakaļ gāju pa centru un redzēju, ka maza meitenīte ķer šīs te pulkas, kas lido pa gaisu, ko es redzēju iepriekšējā video. Mamma viņai pateica, ka tas esot vasaras sniegs. Man likās tik cute, tik piemīlīgi vasaras sniegs. Tagad domāšu kādu laiku par to katru reizi, kad redzēšu šīs te pulkas, kas klasas vēl piemīlīgi. Tikko bija atzīmīta 7 kilometri manā pulkstenī. Tas nozīmē, ka 1/3 es jau esmu nogājusi. Jūtos diezgan ok. Ir noguruma paziņas, jo tomēr es cēlos 7-8 no rīta. Vēl pastrādāju nedaudz un, protams, ir nogurums nedaudz. Ārā ir arī diezgan karsti, ko es atkārtošu vēl pāris reizes šajā video. Ir tiešām diezgan karsti un nepalīdz arī tas fakts, ka esmu apģērbusies melnā, ko es tikai tagad sapratu. Bet es kā vienmēr savā klasiskajā melnajā krāsā. Kaut kā tā. 1/3 ir pieveikta, 2/3 vēl ir palikušas. Tad jau redzēs, kā man soksies. Ja, tā saka vispār cilvēki. Kā man ies nākamajos kilometros. Pārskatījos tikko pēdējo video, ko es ierakstīju, kur es teicu vārdu soksies. Kā? Es eju un es nevaru saprast, kā pareizi saka. Izklausās tik nepareizi. Ir tā kā man sokas šobrīd, un kā man nākotnē. Es nezinu, es gribu teikt soksies, bet kurš tā runā? Man liekas, ka nav kaut kas pareizi. Būtībā zvans draugam. Ļaujiet man uzzināt, kā ir pareizi, un es būšu atpakaļ. Jo man liekas, ka šis arī apkaunoja sevi tā pamatīgi. Bet kurš vien zina? Jāpiezvana savai vecā latviešu valodas skolotājai. Varbūt viņi zina, kā ir pareizi. Notika zvans draugam, jeb WhatsApp audio ieraksts draugam. Un kopistiski kopā ar internetu palīdzību mēs uzzinājām, ka nākotnē ir kā man seksies. Bet tā kā es atsakos pieņemt jebkādu variantu šim vārdam, vienkārši atsakos pieņemt un nerādīt šo video manai latviešu valodas skolotājai, jebkurai no bijušajām, jo viņām nebūs jauka diena pēc šī video noskatīšanās. Jo es vienkārši atsakos to pieņemt, jo es palikšu pie tā, kā man nākotnē soksies, lai gan es zinu, ka tas nav pareizi. Tas skan labāk nekā kā man nākotnē seksies. Kas tas pa seksies? Es atvainojos. Seksies. Negribās pat neko tādu teikt. Redzēsim, kā man nākotnē soksies. Nerādiet šo video nevienai no latviešu valodas skolotājiem un viss būs kārtībā. 8 kilometrus galā. Un esmu vienkārši nedaudz ēnākā rajonā. Atrodos Lokas ielas rajonā. Tur nedaudz labāk, kur nav tik daudz saulītes. Un, atkārtojos, ka diezgan silts. Gaidīju paliks nedaudz vēsāks. Ja austiņās klausos Andrew Huberman podcastu.
Ir diezgan ok, pēc sajūtām ir diezgan ok. Gaidījā, ka paliks nedaudz vēsāks, jo bišķīt pa karstu tomēr ir. Esmu Botāniskā dārza rajonā un skaros kādu laiciņu nāksies iet pa ēnaino pusi. Nemaz nesūdzos, ir reizes noņēmu cepuri, lai nedaudz izdaitinās galvu. Savādāk nedaudz karsti paliek. Skaitiet, cik reizes šajā video sprēc vārdu karsti. Novalku cepuri, ka viņam izstāst nedaudz smieklīgi, bet vismaz atvēsinoša sajūta, pūš vējiņš. Nav tik liels iespējas dabūt saules dūrienu, kā visos pārējos ceļu posmos, tā kā izbaudu šos metrus ar vēsumiņu, foršumiņu. Tikko bija atzīme 9 kilometri. Komentāru uz šo brīdi ļoti gribās vēsu gāzētu ūdeni. Kaut kur tuvākajā laikā gribētu iet veikalā. Skatos, vai nav kāds veikals tuvumā, kāds mazais piemērs veikaliņš vēsu gāzētu ūdeni. Vai vienkārši gāzētu ūdeni. Man ir parasts ūdens somā, bet es dienu gāzētu ūdeni. Būtu ļoti forši gāzēt ūdeni. Cik reizes var to atkārtot, es nezinu, bet jūs laikam ļoti labi sapratāt, ko es vēlos šobrīd. Gribu tikt pie savu gāzētā ūdens. Cik skaļi. 11 kilometrs, esmu Zeltuvas stacijā un redzu uzrakstu pārtika. Cerams, ka tas veikals ir vaļā un iešu meklēt savu gāzēto ūdeni. Cerams, ka tas beigsies veiksmīgi, jo ļoti gribas pacerties. Tad jau redzēs, kā šitais izvērtīsies. Iegāju Zeltuvas veikalā, diemžēl nesekmīgs pirkums. Ar karti nevar samaksāt, var maksāt tikai skaidrā naudā, un es jau kā vienmēr, protams, izēju no mājām gan arī bez nekā. Būtībā tikai ar savu telefonu, dažreiz galvu sanāk paņemt līdzi, dažreiz nesanāk. Tad jau redzēs, kā kur reiz. Jā, skaidrs naudas man diemžēl nav. Es dodos tālāk, ja nemaldos kaut kur Imantas stacijā, kurai vajadzētu būt nākamajai, jo jābūt ir veikalam. Es ceru, ka tur var samaksāt ar karti. Pagaidām dzeršu ūdeni, kas man ir līdzi. Ļoti ceru tikt pie savu gāzētā ūdens. Beigšu par to runāt. Viss, ko šajā video saku, ir to, cik ārā ir karsts. Un tik ļoti gribu gāzēt ūdeni. Kaut kā tā paiet mana dzīve. Tiekamies nākamajos kilometros. Atzīmīta 12 kilometri, sāku just vēdermuskuļos nedaudz šo kājienu, un arī sāku diezgan nogurt kājas. Kādā brīdī vajadzēs piesaist nedaudz, atpūsties, lai nesanāk nedaudz pārspēt savus spēkus. Un kaut kā tā. Pagaidām vēl neesmu atgājis līdz Imantas stacijai, vēl neesmu dabūs savu ūdeni, atdzeros to, kas ir, diezgan palīdzēja. Ir ok, jūtos normāli.
Imantas stacija tomēr bija glābiņš, kaut kāds interesants veikaliņš, tur ir iekšā tāds kā ļoti mini tirdzniecības centrs, kur visu kaut ko tirgo, kaut kādu gaļu, dārziņus, saimniecības preces, un manā no veikaliņiem Sigā pajautāja, vai viņi pieņem kartes. Sveta pateica jā, un es laimīgi dabūju savu gāzēto ūdeni. Kaut kur jāpiesēž un jāizbauda šis brīdis. Pabeidzu savu mazo pauzīti, apēdu krosānus no Fox's Bake Shop, atdzēru diezgan daudz ūdeni, nedaudz atpūtos, palādēju telefonu un laiks iet tālāk, palikuši 8,5 kilometri. Redzēsim, kā sanāks. Nedaudz jūtu, ka ir nobaustas abas divas kājas, bet ceru, ka tas īpaši netraucēs manam atlikušajam ceļam. Skatīsimies, kā būs un tad, ja domās, apmēķināt vai apstāties. Ceru, ka sanāks nonākt līdz galam. Tikko bija 13. kilometra atzīme, un es jums pieminēju šeit, jo karā ļoti karsti. Ne? Neesmu pavadis. Nekas īpaši nav mainījies. Ir vieglāk ar nobarstajām kājām. Nejūtās, ka tik traki kā bija, kad es biju sākus iet pēc mazās pauzītes. Ir daudz vieglāk. Šobrīd atrodos kaut kur blakus Jūrmalas šosei pie Ulmaņa viršiem. Kaut kā tā, diezgan silts ārā. Es teicu, jā, ka ir karsts. Ja es nepateicu, tad ārā ļoti karsti. Četrpadsmit kilometri. Pēdējais kilometrs bija diezgan vienmuļš, jo ceļš vienkārši taisnīgs cauri mežam, tā dzelzceļa, kas īsti nemainās diezgan garlaicīgi. Arī saule spīdē, nebija īsti ēnas pleķīšu. Un tagad esmu iegājis tādā vēsākā, ēnainākā posmā, kas ir nedaudz līkumains un nedaudz dažādības. Nav vienkārši taisnīgs gabals, nav tik garlaicīgi ārā. Un arī iespēja neraucāt vēsnēties. Kaut kā tā. Piecpadsmit kilometru atzīme. Esmu atkal jau kaut kur tūmā pie viršiem, tikai šoreiz pie Babītes viršiem. Esmu Babītē kaut kur. Ir nogurumiņš, nedaudz rāpnicis jau iet, jo ceļš paliek ļoti vienveidīgs, kamēr es biju centrā, jā, bija karsti un bija smirdīgi un vispārējais, bet bija vismaz kaut kāda dažādība. Uz katru soļu bija kaut kas cits. Viss, ko šeit es redzu, ir koki, zaļums. Jā, ļoti forši, protams, es novērtēju to, ka ir tāda opcija pastaigāt pa tādu kā savā ziņā mežu, bet tikpat tajā pašā laikā ir ļoti labs ceļš. Bet tas, ka paliek diezgan garlaicīgi iet pa ceļu, kad nekas īsti nemainās. Mainās, bet tā minimāli. Pļaviņi koki, kāda māja pa vidam, kādi virši pa vidam. Bet tā paliek vienveidīgi un tādā ziņā nedaudz garlaicīgi. Kopumā jā, ir noguruma pazīmes, nedaudz sāp ēdra muskuļi, nedaudz nobirstas kājas, bet būs ok. Kilometrs bez komentāriem. Ir pārāk karsti, tieši virsū spīd saule. Kā jau minēju, esmu vienkārši melnā apģērbusies, tas ir burvīgi, vienkārši nogurums. Apnika iet, vienkārši nekas nemainās, sliedz, koki, zāle, pāris riteņbraucēji, tas arī viss.
Tā kā daudz komentāru nav šobrīd. – 17. kilometrs. Drīz jau ir beigas. Palikuši vēl 4 kilometri. Mazākā stunda manā tempā ejot. Nu, jāsaņemās, vienkārši jāizspiež pēdējie metri, kilometri. Un sāk jau lēnām plānot, kur varētu būt mans gala punkts. Jo, kā jau teicu, sākumā nav nekāda tāda cieta mērķa. Nav nekas tāds galam izdomāt tieši, kurā brīdī es apstāšos. Tā kā kaut kādā brīdī sāku svērt vaļā karti un plānot, kurā brīdī uz kurienē man iet. Kādā vilcienā iesaisties visdrīzākais, ka tas arī notiks, jā. Skatīties, kurā stacijā un tā. Sataisīju matus uz aizmuguri, tas diezgan palīdzēja karstumam, ja palika vieglāk, bet nogrums ir, kājas sāp, tieši pēdas un vēdera muskuļi, bet hobišķīgi jāizvelk. – 18. kilometrs. 18 kilometrus. Esmu netālu no Priedēnas stacijas, bet skatoties pēc Google Maps kartēm, izskatās, ka uz turienē tas 21 kilometrs neaizvilks. Un, lai tiktu uz Lielupas staciju, kas ir otrā pusē Lielupei, jāiet neliels aplis, salīdzinoši liels aplis. Un ir variants, vai es apstājos Priedēnas stacijā, kad es visdrīzākais neizvelku manu mērķi, vai es eju lielo apli līdz Līvaku parkam un pēc tam līdz Lielupas stacijai, vai pie Līvaku parka paņemu kaut kādu autobusu, kas brauc līdz Rīgai starppilsētu. Palikuši vēl neliels gabaliņš līdz Priedēnas stacijai, lai es to varētu izlemt. Vēl nezinu, domāju, kas tuvāk pie sirds iet. Iešu un domāšu par savu izvēli. Kilometrs. Diezgan grūti paliek. Eju tā, elpoju diezgan smagi. Izlēmu, ka iešu uz Priedēnas staciju. Un tad jau skatīsimies, kā būs tālāk vilciens pēc minūtēm 25. Un vēl palikuši 2 kilometri, kas ir līdz manam mērķim. Bet pēc Priedēnas stacijā ir daudz mazāk. Skatīsimies, kā sanāks. Kilometrus bija aizgājis līdz Priedēnas stacijai un kilometros rādīja 19 kilometri 600 metri. Tas nozīmē, ka man jānoiet bija vēl kilometrs 400. Es jau biju pie stacijas, tāpēc es nogriezos, uztaisīšu aplīti. Šobrīd jau esmu apakaļ no savu aplīšu, eju uz staciju, palicis 1 kilometrs un līdz stacijai, līdz vilcienam, pareizi sakot, ir 14 minūtes. Nu, vajadzētu tieši pietikt. Ja tā ātri ies, tad mēs būsim vēl bišķi laicīgāk. Nu, mērķis tāds aiziet līdz stacijai, dabūt savu 21 kilometru un paspēt uz vilcienu. Nu, cerams, man tas viss izdosies. Un tad jau tiekamies pie 21. kilometra. Tikko pabeidzu savu 21. kilometru. Esmu Priedēnas stacijā un burtiski pēc pāris minūtēm pienāk vilciens. Un es to izdarīju. Varu pateikt daudz laimes dzimšanas dienā pati sev. 21 kilometrus priekš manas 21. dzimšanas dienas. Mana ideja, kas radās pāris mēnešus atpakaļ, ir īstenota. Es to izdarīju, es biju uz to spējīga. Ir nedaudz noberstas kājas. Un
ir nokrums neliels, bet īstenībā ir tas prieks, gandarījums par to, ka kaut kas ir paveikts, kaut kas ir paveikts tāds, kas bija ieplānots un iecerēts jau kādu laiku atpakaļ. Un ir ļoti patīkami, es gaidu vilcienu un es braukšu uz mājām. Forša sajūta, ļoti forša sajūta.